Cēsīs, līdzīgi kā daudzās citās Latvijas pašvaldībās, ir spēkā saistošie noteikumi, kas rudeņos liedz dedzināt lapas un citus zaļos atkritumus. Tāpēc, lai novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem palīdzētu risināt jautājumu, ko iesākt ar rudens lapām, Cēsu novada pašvaldība kopīgi ar Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizāciju šoruden piedāvā bezmaksas zaļo atkritumu savākšanas akciju, kas sākusies jau 15. oktobrī. Turpināsies veselu mēnesi līdz 16. novembrim, un tad šīs lapu akcijas laikā iedzīvotāji varēs bez maksas uz ekolaukumiem Cēsīs nogādāt lapas zaļos kompostējumos atkritumus. Ekolaukumi atrodas Lapas ielā 19 un Bērzainas ielā 31. Tad šeit droši ierodoties sagaidīs jūs ekolaukuma pārziņas, parādīs, kur tās lapas novietot, kā to pareizi izdarīt. Lai tas būtu ērtāk izdarāms, tad mēs aicinām šīs lapas ievietot kādos maisos, lai vienkārši ērtāk pārvietot. Savāktās lapas neierobežotā daudzumā var nodot arī pašvaldības iestādes un uzņēmumi. Savukārt no privātajiem uzņēmumiem ekolaukumos bez maksas šoruden pieņems 3 kubikmetru zaļo atkritumu. Ja kāda namu apsaimniekotāju organizācija vēlās, lai mēs lapas savācam viņu adresē, arī tas ir iespējams. Tātad līdz 16 kubikmetriem kaudzē sakrautiem mēs savācam bez maksas, vai arī 10 lielos Big Bag maisus. Ja ir lielāks apjoms par šo noteikto, tad tas ir jau maksas pakalpojums. Lielie Big Bag maisi, kuros ērti savietot sagrābtās lapas, ir pieejami arī Cēsu novada iedzīvotājiem, kas ir noslēguši līgumu ar ZAO par atkritumu izvešanu. Izmantojot šos maisus, zaļos atkritumus daudz vieglāk nogādāt ekolaukumos. Privātu personām viens šāds maiss ir pieejams bez maksas. Tas nozīmē, mēs viņu iztukšojam bez maksas. Maisus pašus var saņemt ekolaukumos jau minētajos. Un var saņemt, protams, šos maisus arī citi, visi, kas vēlās lapas vākt un uzkrāt, bet tad maisu izvešana būs jau maksas pakalpojums. Izvešanu var pieteikt, piezvanot uz ZAO pa tālruņiem 29 22 5862 vai parastos telefonus 642 81 250. Cēsu novada pašvaldība ir viens no šīs akcijas galvenajiem iniciatoriem, jo līdz šim uzņēmums, kurš apsaimnieko pilsētas parkus, lapas kompostēja savā teritorijā un kompostu izmantoja puķu stādīšanai un teritoriju labiekārtošanai. Savukārt pašvaldības iestādes ar lapām tika galā kā nu prāta. Pašvaldība veido uz tādām pagaidu atbērtnēm un diezgan stihiski paši kā nu mācējām, tā veidojām šo te kompostu, kuru pēc tam tomēr ir diezgan grūti izmantot, jo viņš īsti nav kvalitatīvs un nav tik ļoti sadalījies un sastrādājies, kādam vajadzētu būt kompostam. Privātie un iedzīvotāji, kā nu kurš māk un var un spēj. Protams, pareizākais un labākais variants ir kompostēt to visu savā teritorijā un pēc tam izmantot, jo mazos apjomos kompostu var sagatavot ļoti kvalitatīvu. Tāpat netrūk arī nepatīkami starpgadījumi, kad iedzīvotāji savāktās lapas atstāja ielu malās, kur vējš tās atkal izkaisīja un sētniekiem nācās lapas vākt. Tāpēc Cēsu novada pašvaldība uzskata, ka šāda veida akcija ir ļoti liela pretīmnākšana. Mēnešu laikā jau es uzskatu, ka var savākt, ja ne visu, tad kādus 80% no rudens zaļajiem atkritumiem, sevišķi lapas. Protams, ka pilsētai pašvaldībai tas būs liels atspējas, jo mums vairs nebūs jāpiepilda šīs te pagaidu atbērtnes, kas nav ne īsti legāls, ne īsti estētiskas un parasti apaug arī ar sadzīves atkritumiem. Tā kā es ceru, ka šī lieta mums darbosies labi. Mēs ar ZAO pārstāvjiem esam apskatījuši un atrunājuši, kuras būs tās vietas, kur mēs varēsim pagaidām sabērt lapas. Un reizi nedēļā ZAO šīs te vietas notīrīs sakops. Cēsu novada pašvaldība ir vienojusies ar uzņēmumu ZAO, ka lapu savākšanas akcija Cēsīs notiks vismaz 3 turpmākos gadus. Jāmin, ka zaļie atkritumi ir ne tikai koku lapas, bet arī noziedējušas puķes, nelieli koku zari un citi dārza atkritumi, kurus iespējams kompostēt. ZAO šo zaļos atkritumus nogādā poligona Daibe komposta laukumā un pēc tam izmanto pārklājot atkritumu šūnu.